16. gadsimtā viens monarhs valdīja pār impēriju, kas stiepās pāri kontinentiem, komandēja milzīgas armijas un bija neticami bagāts. Tas bija Spānijas karalis Filips II, un savas valdīšanas zenītā viņš bija visspēcīgākais valdnieks pasaulē. Tomēr aiz viņa impērijas varenības slēpās daudz trauslāks stāsts. Viņa laulības, kas tika slēgtas alianses un dinastijas vārdā, atkal un atkal bija iezīmētas ar zaudējumiem. 4 karalienes dalīja ar viņa kroni, bet neviena viņa nepārdzīvoja. Tātad iepazīsim sievietes, kuras kļuva par viņa sievām un viņu traģiskos likteņus. Pirms mēs iepazīsim viņa sieva dzīves, apskatīsim pašu Filipu. Viņš piedzima 1527. gada 21. martā Pimentelas pilī, Valjadolīdas pilsētā, Spānijā. Viņš bija Svētās Romas impērijas imperatora Kārļa V un Portugāles Izabeles vecākais dēls. Šajā laikā Kārlis V bija viens no ietekmīgākajiem valdniekiem Eiropā. Viņš kļuva par Spānijas karali 1516. gadā, mantojot troni no savas mātes Kastīlijas Joannas. Jau 1498. gadā viņa apprecējās ar Filipu Skaisto no Habsburgu nama, dinastijas, kas valdīja pār Austriju. Tādējādi Kārlis V un viņa dēls Filips bija ietekmīgās Habsburgu ģimenes locekļi. Šī dinastiskā saikne, apvienojumā ar politisko ietekmi un finansiālo atbalstu, palīdzēja nodrošināt Kārļa ievēlēšanu par Svētās Romas impērijas imperatoru 1519. gadā. Tātad viņš ne tikai valdīja Spānijā, bet arī kontrolēja lielas Itālijas daļas, visu Nīderlandi un bija centrālā figūra Vācijas politikā, kā Svētās Romas impērijas imperators. Turklāt viņš kontrolēja pasaulē pirmo patiesi globālo impēriju ar plašām teritorijām Amerikā un vēlāk arī Filipīnās un Āzijā. Zelta un sudraba plūsma no Amerikām pēc Acteku un Inku impēriju iekarošanas nodrošināja, ka Spānija kļuva par bagātāko valsti pasaulē. Kā plašas un augošas impērijas mantinieks, Filips saņēma vislabāko iespējamo izglītību, jau no agras bērnības apgūstot valodas, pārvaldību un valdnieka pienākumus. Lai gan viņa nākotnes valdījumi aptvertu vairākus kontinentus, Filips ļoti identificējās ar Spāniju un visvairāk jutās kā mājās tieši tur. Būdams zēns un jauneklis, Filips bija pazīstams ar savu nopietno un disciplinēto dabu, jau agrā jaunībā izrādot priekšroku kārtībai un pienākumam. Lai gan biežāk atturīgs, nevis sirsnīgs, viņš varēja būt pieklājīgs un savaldīgs. Savā jaunībā Filips tika uzskatīts arī par izskatīgu, un visas šīs īpašības nozīmēja, ka katra Eiropas karaļnama ģimene vēlējās izprecināt kādu no savām meitām Filipam. Un drīz tika izvēlēta viena laimīgā līgava. Filipa pirmā laulība bija ar Mariju Manuelu no Portugāles. Viņa bija Portugāles karaļa Žoana III meita, kurš valdīja mazajā Iberijas karalistē no 1521 līdz 1557 gadam. Marija piedzima 1527. gada oktobrī Koimbrā, 5 mēnešus pēc Filipa. Viņas māte bija Katrīna no Spānijas, Kārļa V māsa un tādējādi Filipa tante. Turklāt Filipa māte, Izabela no Portugāles, bija Jāņa III māsa, kas nozīmē, ka Filipa māte bija Marijas tante. Tas izklausās mulsinoši, bet vienkārši sakot, Filips un Marija bija dubultie brālēni. Šajā laikā gan Spānija, gan Portugāla kļuva par pasaules lielvarām, un viņa valdnieki uzskatīja šo laulību par iespēju vēl ciešāk saistīt abas valstis, nodrošinot stabilitāti Pireneju pussalā, vienlaikus saglabājot varu, bagātību un ietekmi ģimenes ietveros. Un tā, neskatoties uz viņa ļoti ciešajām asinssaitēm, Filips un Marija tika salauzti tikai 16 gadu vecumā, 1543. gada 12. novembrī graznā ceremonijā Salamankā. Tomēr viņa laulība neilga ilgi. 1544. gada ziemā pa pili izplatījās ziņas, ka Marija ir stāvoklī un sakoja svinības, jo mantinieks šķita nodrošināts. Nākamos vairākus mēnešus viņa pavadīja karaļa pilī Valjadolidā, kur 1545. gada 8. jūlijā viņa dzemdēja dēlu Karlosu. Taču prieks ātri pārvērtās traģēdijā. Marija pēc dzemdībām cieta no smagām komplikācijām un sāka asiņot. Neskatoties uz visiem centieniem, viņa nomira tikai 4 dienas vēlāk. Viņai bija tikai 17 gadi. Spānijas Filipam II laulība bija nodrošinājusi mantinieku, taču par postošu cenu. Viņš 10 gadus neaprecējās no jauna, lai gan šajā laikā viņam bija mīļākās, un vēlāk, pat būdams karalis, viņš uzturēja dažas mīļākās līdzās savām karalienēm.
Ar tikai vienu mantinieku un vēl ļoti jaunu, Filipam bija nepieciešams apprecēties vēlreiz, un kad viņš beidzot izvēlējās savu nākamo sievu, šī savienība izrādījās daudz ietekmīgāka un daudz pretrunīgāka nekā jebkurš varēja gaidīt. Pēc tam Filips apprecēja Mariju Tjudoru, karaļa Henrija VIII un Katrīnas no Aragonas meitu. Viņa piedzima 1516. gada 18. februārī Placentijas pilī Grinvičā, Anglijā. Bērnībā Marija bija daudzsološa princese, labi izglītota, pārliecināta un sākotnēji tēva iemīļota. Bet viss mainījās, kad viņa vēl bija jauna. Kad Marijai bija 10 gadi, Henrijs bija iemīlējies Annā Bolēnā un arvien izmisīgāk vēlējās vīriešu dzimumu mantinieku. Tāpēc, kad pāvests Klemens VII atteicās anulēt viņa laulību ar Katrīnu, Henrijs kļuva nikns un sarāva attiecības ar Romu. 1533. gadā šķīrās no Katrīnas un pasludināja Mariju par nelegitīmu. Atstumta un šķirta no savas mātes, Marijas pasaule apgriezās kājām gaisā. Šī pieredze padarīja viņu dziļi uzticīgu katoļu ticībai un cieši saistītu ar savu spāņu izcelsmi, ko vēl vairāk nostiprināja spāņu diplomātu atbalsts viņas izolācijas gados. Šajā laikā Marija dzīvoja ierobežotu un bieži vien grūtu dzīvi. Viņa bieži slimoja ar neregulārām menstruācijām un depresiju, un vēlāk tika spiesta kalpot savas jaunākās pusmāsas Elizabetes I galmā, un tika spiesta pieņemt sava tēva reliģiskās reformas. Tad 1536. gadā Marija izlīga ar savu tēvu, un viņai tika atļauts atgriezties galmā. Tagad, sasniedzot 20. gadus, uzmanība tika pievērsta viņas laulībai. Viņu īsu brīdi bildināja Filips no Noiburga, taču kā pārliecināts luterānis, viņa pretenzijas bija nepieņemamas. 1539. gadā tika uzsāktas sarunas par to, lai Marija apprecētu Vilhelmu, Klīves hercogu. Šī savienība tika uzskatīta par piemērotu gan vecuma, gan statusa ziņā, taču arī šoreiz priekšlikums palika bez rezultāta. Tikai Henrija VIII valdīšanas pēdējos gados viņi tika atjaunoti troņmantniecības rindā, lai gan oficiāli joprojām palika par ārlaulības bērnu. Beidzot, 1547. gadā viņas tēvs Henrijs VIII nomira, un viņas jaunākais pusbrālis Edvards VI kļuva par karali. Līdz 1553. gadam viņš bija nāvīgi slims, un zinot, ka Marija ir nākamā rindā un ka viņa atcels protestantu reformas, kas tika ieviestas viņa valdīšanas laikā, viņš mēģināja viņu izslēgt no troņmantniecības. Tas galu galā neizdevās, un 1553. gada jūlijā viņa kļuva par Anglijas un Īrijas karalieni. Tagad, 37 gadu vecumā, Marija saskārās ar pieaugošu spiedienu nostiprināt savu troni un radīt mantinieku, pirms viņas pusmāsa Elizabete I varētu viņu nomainīt. Pārliecināta, ka viņas stāvoklis un Anglijas nākotne ir atkarīga no spēcīgas alianses, Marija vērsās pie Habsburgu dzimtes. Un tā viņa izdarīja savu izvēli. Viņa nolēma precēties ar Filipu II no Spānijas. Šī savienība tika apstiprināta, un viņu kāzas notika Vinčesteras katedrālē 1554. gada 25. jūlijā, tikai dažas dienas pēc viņa pirmās tikšanās. Viņam bija 27 gadi, viņai bija 38 gadi. Tas bija neparasts ierastās kārtības apvērsums tā laika karaļnama laulībās. Pārim nebija kopīgas valodas, tāpēc viņi sazinājās, izmantojot spāņu, franču un latīņu valodu sajaukumu. Nav pārsteigums, ka jaunlaulātie bija arī brālēns un māsīca. Marijas māte, Katrīna no Aragonas, bija Kastīlijas karalienes Izabellas un Aragonas karaļa Ferdinanda meita, valdnieki, kuru laulība 15. gadsimta beigās apvienoja Spānijas karalisti. Filips bija Ferdinanda un Izabellas mazmazdēls, tādējādi viņš bija Marijas pirmās pakāpes brālēns viena paudze tālāk. Pirms Marija un Filips apprecējās, tika panākta neparasta vienošanās, ka viņi abi būs līdzvaldnieki Anglijā. Anglijā nekad iepriekš nebija bijusi neapstrīdama valdoša karaliene, un nebija skaidrības par to, kādu amatu Filips ieņems. Tā vietā, lai kļūtu par konsorta, monarha laulāto bez valdnieka varas, Filips kļuva par valdošo karali. Tas bija ļoti pretrunīgi Anglijā, kur muižnieki un politiķi baidījās, ka Anglija tiks iekļauta Spānijas augošajā impērijā kā vasaļvalsts. Un laulība bija sarežģīta arī citos veidos. Mērija jau bija 30. gadu nogalē, un laiks strauji ritēja, jo viņa tuvojās auglīgā vecuma beigām. Neskaitot to, šķita, ka viņa kļuva stāvoklī neilgi pēc laulībām ar Filipu, taču pēc tam viņa zaudēja bērnu, ja vispār bija stāvoklī. Vēsturnieki joprojām precīzi nezina, kas notika 1555. gadā. Visdrīzākā izskaidrojuma versija ir tāda, ka viņai bija viltus grūtniecība. Viņa ticēja, ka ir stāvoklī, lai gan patiesībā tā nebija. Mērija bija pamanījusi izmaiņas savā ķermenī, taču tās varēja liecināt par kaut ko daudz ļaunāku.
Drīz pēc pazemojuma, ko radīja viņas viltus grūtniecība, Filips pameta Angliju un devās uz Flandriju, lai vadītu savas armijas pret Franciju. No tā brīža viņš vairs gandrīz nepavadīja laiku savas sievas tuvumā. Kad viņa tēvs Kārlis V sāk atteikties no savām plašajām teritorijām, Filipa uzmanība arvien vairāk pievērsās Spānijai un zemajām zemēm. Jebkāda personiska saikne, kas varēja pastāvēt starp viņiem, ātri izzuda. Filipam laulība vienmēr bija politisks jautājums, veids, kā piesaistīt Angliju Spānijas ietekmes sfērai un nodrošināt tās atgriešanos pie katoļu varas pēc Edvarda VI valdīšanas satricinājumiem. Bet Marijai tas bija kas daudz personiskāks. Viņa bija pilnībā uzticīga savam vīram, ilgojoties pēc tādas mīlošas ģimenes dzīves, kāda viņai jaunībā tika liekta. Kāds laika biedrs novēroja, ka Marija bija ārkārtīgi iemīlējusies Filipā, un šī uzticība palika sāpīgi neatbildēta. Līdz 1558. gada maijam Marija bija kļuvusi vāja un arvien slimāka. Pastāvīgās sāpēs visticamāk olnītu cistu vai dzemdesvēžu dēļ viņas stāvoklis pakāpeniski pasliktinājās. 1558. gada 17. novembrī Sentdžeimsa pilī Marija nomira 42 gadu vecumā. Viņas cerības uz mantinieku un ilgstošu laulību palika nepiepildītas. Tālajā Briselē Filips saņēma ziņas. Rakstot savai māsai Joannai no Austrijas, viņš tikai piezīmēja, ka izjūt zinām nožēlu par viņas aiziešanu. Tā kā Filipam un Marijai nebija bērnu, Marijas tronis pārgāja viņas pusmāsai Elizabetei I, kura nekavējoties atjaunoja protestantismu kā valsts reliģiju. Tātad plāns saglabāt Angliju katoļu ticībā, izmantojot Filipa laulību ar Mariju, bija pilnībā izgāzies. Neskatoties uz to, Filips nevēlējās saraut saikni ar Angliju un nosūtīja laulības piedāvājumu Elizabetei. Tomēr viņi kavējās ar atbildi un pa to laiku uzzināja, ka Filips apsver arī citas iespējas. Tikai dažus mēnešus iepriekš, 1558. gada septembrī, viņa tēvs Kārlis V nomira, nododot savas plašās valdības dēlam. Un ar to Spānijas Filips II kļuva par visspēcīgāko monarhu pasaulē. Tikai 33 gadu vecumā viņš atradās savas varas augstākajā punktā, tomēr viņa dinastija joprojām bija bīstami trausla. Viņam bija tikai viens izdzīvojušais mantinieks, 13 gadus vecais Dons Karlos. Un tā, vēlreiz, Filips nolēma precēties, šoreiz ne tikai alianses dēļ, bet arī izdzīvošanas vārdā. Filips trešo reizi apprecējās tikai 7 mēnešus vēlāk ar Valois Elizabeti. Viņa piedzima 1546. gada aprīlī Fontainebleau pilī, netālu no Parīzes. Elizabete bija Francijas karaļa Henrija II un viņa sievas bēdīgi slavenās Katrīnas de Mediči meita. 1550. gadā Elizabetes tēvs uzsāka sarunas par viņas sadarināšanu ar jauno karali Edvardu VI. Laulība bija paredzēta, kad viņa sasniegs pilngadību. Bet, kā jau iepriekš redzējām, Edvards nomira 1553. gadā, kamēr Elizabete vēl bija bērns. Kā tas bija raksturīgi karaļa bērnam, Elizabete tika audzināta rūpīgā gubernatora un guvernantes uzraudzībā un saņēma izcilu izglītību. Būdama jauna meitene, viņa tika raksturota kā kautrīga un bikla, bieži juta bijību pret savu māti, lai gan laika biedri atzīmēja arī viņas skaistumu un šarmu. Līdz 1559. gadam starp Spāniju un Franciju notika sarunas, lai izbeigtu ilgos un rūgtos Itālijas karus, kas bija plosījušies kopš 1494. gada. Tajā gada aprīlī tika parakstīts Kato-Kambrēzī līgums, kas beidzot nodrošināja mieru starp abiem lielajiem sāncensiem. Kā daļa no vienošanās tika sarunātas laulības starp Donu Karlosu un jauno franču princesi. Taču dinastiskās diplomātijas pēkšņā pavērsienā šie plāni tika atmesti, un tā vietā Elizabete apprecējās ar pašu Filipu, nostiprinot mieru starp abām sāncensīgajām impērijām. Un 1559. gada 22. jūnijā Filips un Elizabete tika salauzti ar pilnvarnieku starpniecību. Laikā, kad Francijā notika laulības ar pilnvarnieku starpniecību, Elizabetei bija 14 gadi, bet Filipam 32. Oficiālā ceremonija notiktu Spānijā nākamajā pavasarī. Ironiski, Anrija II tika nogalināts turnīra negadījumā svinību laikā Parīzē, kas tika rīkotas, lai atzīmētu miera līgumu un laulības, tikai 3 nedēļas pēc laulībām ar pilnvarnieku starpniecību. No Filipa 4 sievām vienīgi Elizabete nebija viņa māsīca, kas bija reta atkāpe no Habsburgu tradīcijas. Viņa laulība izrādījās negaidīti sirsnīga, un viņš pat atteicās no mīļākajām vairāku gadu garumā, 1560. gadu vidū. Elizabete patiesi iemīļoja savu vīru, un Filips ar prieku izklaidēja viņu ar turnīriem.
Galma dzīvē Elizabete no Valois izveidoja ciešu un šķietami vieglu saikni ar savu padēlu, Donu Karlosu, to pašu princi, ar kuru viņai sākotnēji bija paredzēts precēties. Kamēr Karlosa uzvedība kļuva arvien nestabilāka, viņš šķiet izturējās pret Elizabeti ar neparastu maigumu, un viņa savukārt viņu sagaidīja ar pacietību un žēlastību. Tomēr Elizabetes dzīvi sarežģīja arī citas jomas. Viņai bija sarežģīta dzemdību vēsture, tostarp nedzīva bērna piedzimšana. 1560. gada beigās, kad viņai bija 14 gadi, 4 gadus vēlāk viņa zaudēja dvīņu meitas spontānā abortā. 1566. gadā viņa dzemdēja Izabelu Klaru Euhēniju, un pāris priecājās par veselīgas meitas piedzimšanu. Pēc tam piedzima vēl viens vesels bērns – Katalīna Mihaela. Tad, 1568. gada 3. oktobrī, Elizabete dzemdēja vēl vienu meitu vārdā Džoāna. Traģiski gan māte, gan jaundzimušā meita nomira tajā pašā dienā, kad Džoāna piedzima dzemdību sarežģījumu dēļ. Elizabete tajā laikā bija tikai 22 gadus veca. Pēc Elizabetes priekšlaicīgās nāves Katrīna de Mediči piedāvāja sērojošajam Filipam savu jaunāko meitu Margaritu kā līgavu, taču Filips šo piedāvājumu noraidīja. Tā vietā viņš atkal vērsās pie savas ģimenes. Filips tikai nedaudz ilgāk gaidīja, lai apprecētu savu 4. un pēdējo sievu. Tā bija Anna no Austrijas. Viņa piedzima 1549. gada 2. novembrī Sigveļē, netālu no Vaļadolidas, Spānijā. Viņas tēvs bija nākamais Svētās Romas impērijas imperators Maksimiliāns II, bet māte Marija no Austrijas. Anna savus agrīnos gadus pavadīja Spānijas galmā, bet 4 gadu vecumā pārcēlās uz Vīni, kur tika audzināta un izglītota. Viņa bija vecākā no saviem vecāku 16 bērniem un bija tēva mīlule. Ņemot vērā viņas stāvokli, Anna no Austrijas jau no agras bērnības bija lenta spēcīgai laulības aliansei. Galu galā tika izstrādāti plāni, lai viņa apprecētu savu pirmo brālēnu, Donu Karlosu, kurš, kā jau redzējām, bija Filipa vienīgais izdzīvojušais dēls un Spānijas troņa mantinieks. Viņi ne tikai bija līdzīgā vecumā, bet arī politiski un personīgi labi saderēja, lai gan bija pirmie brālēni. Taču 1567. gadā Dons Karlos sāka izrādīt acīm redzamas smagas psiholoģiskas nestabilitātes pazīmes. Savos 20. gados viņš bija bēdīgi slavens ar vardarbīgiem dusmu uzplūdiem, neprognozējumu uzvedību un arvien lielāku neparedzamību. Satraukts, Filips viņu ieslodzīja. Tikai dažus mēnešus vēlāk, 1568. gada jūlijā, Karlos bija miris. Viņa pēkšņā nāve izraisīja baumas par nomierdēšanu badā, saindēšanu un vēl tumšākiem noslēpumiem Spānijas galmā. Šajā laikā Elizabete vēl bija dzīva un vesela, bet, kā mēs redzējām, viņa nomira tikai dažus mēnešus vēlāk. Tas viss atstāja Filipu Otro izmisīgā situācijā. Viņš bija zaudējis gan savu mantinieku, gan sievu. Un tāpēc Filips izteica šokējošu priekšlikumu. Tā kā Anna vairs nevarēja precēties ar viņa dēlu, tad varbūt viņai vajadzētu precēties ar viņu? Šī savienība ne tikai pārkāpa tradīcijas, bet arī izraisīja pāvesta Pija V iebildumus, kurš bija šausmās par šo laulību. Anna bija ne tikai 23 gadus jaunāka par Filipu, bet viņa bija arī viņa brāļa meita. Viņas vecstāvs bija Ferdinands I, Filipa tēvocis, bet Annas māte bija Marija, Filipa māsa. Tādējādi Filips bija viņas brālēns no tēva puses un viņas onkulis no mātes puses. Neskatoties uz to, Annas tēvs piekrita laulībām, un tādējādi 20 gadus vecā Anna 1570. gada maijā, vēl būdama Vīnē, ar pilnvarnieku starpniecību laulājās ar savu 42 gadus veco tēvoci. Anna ieradās Spānijā 1570. gada 3. oktobrī un pārsteidzoši viegli ātri pielāgojās galma dzīvei. Dzīves priecīga un jautra, viņa mīkstināja stingro Spānijas galmu formalitāti un drīz kļuva par Filipa vismīļāko sievu. Diplomāti atzīmēja, ka karalis viņai patiesi bija uzticīgs, katru dienu apmeklēja viņas apartamentus un abi, daloties līdzīgā temperamentā, izveidoja ciešu un sirsnīgu saikni. Drīz viņa palika stāvoklī, un 1571. gada decembrī piedzima ilgi gaidītais dēls, taču 1578. gadā viņš nomira no dizentērijas. Vēl viens dēls, Kārlis, nomira dažas nedēļas pirms savas otrās dzimšanas dienas, 1575. gadā, pirms vēl 2 dēli, Diego Feliks un Filips piedzima, attiecīgi 1575. un 1578. gadā. Beidzot, 1580. gadā Anna dzemdēja viņu vienīgo meitu, Mariju. Tajā pašā gadā dinastiskā krīze Portugālē pavēra iespēju Filipam izvirzīt savas pretenzijas uz Portugāles troni.
Kad Spānijas spēki devās nodrošināt kroni, Anna ceļoja kopā ar galmu, taču drīz pēc ierašanās viņa smagi saslima. 1580. gada 28. oktobrī Badahosā viņa nomira tikai dažas dienas pirms savas 31. dzimšanas dienas. Tagad 53 gadu vecumā Filips bija savas varas zenītā, bet kas notiks ar viņu un viņa izveidoto impēriju? Pēc tam, kad nomira viņa 4. sieva, Filips juta, ka viņa pienākums nodrošināt mantinieku beidzot ir izpildīts. Viņš izvēlējās vairs neprecēties, mainot rosīgo galma dzīvi pret klusajiem akmens gaitiņiem El Escorialā. Savus vēlīnos gadus viņš pavadīja gandrīz kā mūks, apsēsts ar sava milzīgā impērijas dokumentiem. No sava rakstām galda viņš laida ceļā spāņu armādu un vadīja reliģiskos karus visā Eiropā, strādājot nepārtraukti līdz brīdim, kad viņa veselība sāka pasliktināties. Kā mēs redzējām, vienīgais Filipa izdzīvojušais dēls bija Marijas Manuels Karlos, kurš izauga garīgi nestabils un nomira 1568. gadā. Ar Mariju viņam bērnu nebija, taču viņa bērni no pēdējām 2 laulībām turpināja dzimtas līniju. Viņa pirmā izdzīvojusī meita no 3. laulības ar Elizabeti no Valois bija Izabela Klāra Euhēnija. Viņš bija plānojis viņu izdot pie vīra savam brālēnam, Rudolfam II no Austrijas dzimtas atzara. Šīs laulības tomēr nekad nenotika, jo ekscentriskais Rudolfs palika vecpuisis. Izabela tā vietā apprecējās ar citu Austrijas brālēnu, erhercogu Albertu. Viņa valdīja Spānijas Nīderlandē, kas bija koncentrēta mūsdienu Beļģijas teritorijā, no 1598. gada līdz Alberta nāvei 1621. gadā. Viņa bija visilgāk dzīvojošais bērns no Filipa laulībām un nodzīvoja līdz 1633. gadam, mirstot 67 gadu vecumā, lai gan viņai nebija bērnu. Filipa II izdzīvojusī meita no šīs laulības bija Katalīna Mikaela. Viņa 1585. gadā apprecējās ar Kārli Emanuelu Irmuji, Savojas hercogu. Pēc tam sekoja 12 gadu periods, kurā viņa gandrīz nepārtraukti bija stāvoklī. Gandrīz visi viņas bērni izdzīvoja līdz pilngadībai, taču, diemžēl, viņa nomira dzemdībās 1597. gadā, savā 10. grūtniecībā, 30 gadu vecumā. Kā mēs esam redzējuši, vairāki Filipa dēli no viņa pēdējās laulības ar Annu nomira pirms viņiem. Šī tendence turpinājās arī pēc viņas nāves. Džēgo nomira 1582. gadā, bet viņas un Filipa meita Marija aizgāja mūžībā nākamajā gadā. Tas nozīmē, ka pēc 4 laulībām visas Filipa cerības uz stabilu pēctecību balstījās uz viņa jaunāko un vienīgo izdzīvojušo dēlu, princi Filipu. Viena no meitām varētu mantot karaļa Filipa troni, taču viņa pašas vecmāmiņas kļūšana par karalieni 16. gadsimta sākumā bija izraisījusi karaļnama krīzi, un to Filips vēlējās izvairīties. Par laimi, princis Filips izdzīvoja. Savās pēdējās dzīves gados karalis Filips dzīvoja vienkārši, lai gan līdz pat beigām palika visspēcīgākais cilvēks pasaulē. 1598. gada 13. septembrī lielajā El Escorialas klostera pilī Spānijas karalis Filips II nomira pēc ilgas un mokošas slimības, visticamāk vēža. Viņam bija 71 gads. Viņa vietā stājās viņa 20 gadus vecais dēls, Filips III, kurš mantoja plašu impēriju, kas aptvēra vairākus kontinentus, bija bagāta ar varu, taču bīstami noslogota ar parādiem un kariem. Viņš valdīja līdz 1621 gadam, un viņa dēls un mazdēls saglabāja troni līdz 1700 gadam, kā karalis Filips IV un karalis Karlos II. Paldies visiem, ka noskatījāties šo video par Spānijas karaļa Filipa II sievām. Ceru, ka jums tas šķita interesants. Šis bija garāks video. Ļaujiet man zināt komentāros zemāk, ko jūs domājat par šo video un par formātu, kurā runā par valdnieku sievām, meitām vai nozīmīgām vēsturiskām personām. Dodiet ziņu komentāros zemāk, ja vēlaties redzēt vēl vairāk šādu video. Ja jums ir vēl kādi ieteikumi, arī tos droši rakstiet komentāros. Ceru, ka esat abonējuši manu kanālu un ieslēguši paziņojumus, lai saņemtu visus manus video uzreiz pēc to augšpielādes. Labi, tas arī viss no manis, tāpēc tiksimies nākamajā Forgotten Lives sērijā. Paldies!